Pagājušajā gada vasarā, 2024. gadā, kad es biju iepazinusies ar vienu cilvēku, tad tas cilvēks man ļoti ieteica, tā kā, tu tādu grāmatu lasi, tas saka to, šito žurnālu lasi, tā, un man tā likās, kā tā var būt? Man taču pašai ir tik daudz ko stāstīt, man pašai ir tā kā sirdī tik daudz, viss kaut kas, un kāpēc man visu laiku jāņem kaut kādi citi, kāpēc citi, vai tad es caur savu sirdi nevaru to laist? Un tad es uztaisīju, paņemšu to žurnālu un uztaisīju, ko Jolanta tev stāsta, gribot iedot tam cilvēkam. Tagad jāpastāst, ko es tur salikusi pirms gada. Par kvercetīnu. Tur bija laiks, kad es nedzeru kafiju, nekad mūžā neesmu dzērus, bet pagājušajā pagaršoju pirmo reizi tā. Un tad, kāpēc tas kvercetīns ir tik vērtīgs, kur viņš arī atrodās, kādos dārziņos un kādos augļos un lupstājas. Lupstāju pagājušajā gada es ēdu, zem maizītēm. Tad man bija te 16. septembris, Siguldas katoļu baznīca, vēl priesteris Rihards. Tas ir viens no maniem sirds vietām. Tad ir šeit dzējolis, ko es rakstīju pagājušā gada maijā uz pavasari. Katrs pavasaris nāk ar mīlestību manā dzīvē, un te bija tāds, un atkal pavasaris ar ziedēšanas laiku atnes līdzi sev mīlestību. Tik ilgi gaidīto un izsapņoto, gribas iekrist ceriņu ziedu smaržu mākonī un aizmirst visas sāpes sirdis žņaudzošās. Jā. Tas bija maijā 2024. gadā. Te ir par nemirstību. Te es neesmu visu aizlīmējis. Man bija ideja par to žurnālu pilnībā visu aizlīmēt ar saviem dzējoļiem, ar saviem stāstiem, ar savām. Te ir mans dzējolis Ja vien, kas ir veltīts Āfrikai, ko es sarakstīju jau, pasenāk. Jā. Tas ir ļoti dziļš un ļoti vērtīgs dzējolis. Šeit ir par to no Siņeļņikova. Siņeļņikovs bija viens no maniem pirmajiem par ķermeņa valodu, kad es tiešām tā no sirds sāku visu pētīt. Un te ir viss kaut kas vērtīgs. Te ir Jēzus un Marija ielīmēti, savienotās viņu sirdis. Kad vīrišķais vienmēr stāv pāri sievišķajam, un sievišķais ir tā kā sirdī iekšā, vada vīrišķā sirdi. Te ir visādi kaut kādi nevajadzīgi raksti, kas man likās. Tas te vēl ir. Es neesmu aizlīmējusi visu, bet es gribēju aizlīmēt visu. Beigās es vēl šitien esmu uzlīmējusi. Siguldas pils. Tā ir tā kā man sajūta, ka tā ir mana pils. Kā bērnībā man bija Rundāles pils, jo es tur bieži eju. Te ir no Svētā Augustīna teiciens. Te es esmu Rīgā uz jumta 11. stāvā Dzirnavu ielas. Tā, Svētais Augustīns ir viens no maniem arī tādiem dārgiem pirmajiem, kas man veda